Mani sauc Kristiāna Veckovska, un es esmu muzikologs un arī mūziķis. Mani sauc Ingūna Levša, es esmu māksliniece. Es esmu Pēters Veckovskis, diriģents, un mēs kopā pārstāvam un darbojamies biedrībā Mūzika Humana. Sveiki, es esmu Mātra Saberova, māksliniece. Tie projekti, kuros mēs esam startējuši Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programmā, kultūra. Tas ir saistīts, tā ir brīnišķīga platforma, kur mēs esam guvuši atbalstu mūsu uzdevumiem. Savā ikdienā es strādāju pilsētvides nodaļā, un man diezgan daudz sanāk strādāt ar ēku fasādēm, ar ēku renovācijas dažādiem darbiem un arī krāsu pielasīšanu šīm te ēkām. Man gribējās salīdzināt šo te dzīvošanas struktūru, ja tā to var nosaukt, Latvijā un Norvēģijā. Es pieteicos mobilitātes braucienam, lai dotos uz Tartu, Igauniju, priekš izstādes Drag Yourself Here, Kogo galerijā Tartu. Es pārstāvēju Latviju kopā ar kolēģi Ainu Kalnciemu no Baha kamermūzikas festivāla, kas bāzējās Latvijā, Rīgā. Devāmies uz Stokholmas, Nordēm, senās mūzikas apvienības, kas tātad apvieno Ziemeļvalstis un Baltijas valstis, uz konferences, kuras fokus bija tieši uz Ziemeļvalstu un Baltijas valstu seno mūziku tādā globālā kontekstā. Lūk, un šī granta ietvaros es braucu uz Trondheimu, tur es dzīvoju, staigāju pa dažādām apkaimēm, pa ielām, ar iekšpagalmiem. Es izvēlējos ēkas, kurās dzīvo ļoti daudz cilvēku. Tad es zīmēju, pārnesu tās uz sieta, un Daugavpils ēkas iekrāsoja tādas krāsainas, sakrāsoja balkonus. Tas bija kā simbols tam, ka mēs nevaram vienoties par kādu vienu krāsu, kādā ieturēt ēku. Un Trondheimas mājas bija izpildītas ar līnijas tehnikā vienā krāsā. Mēs kopā bijām tur 20 mākslinieki šajā izstādē, ko es kūrēju, bet šīs mobilitātes brauciena ietvaros, tad es zināju, ka ir iespēja pieteikties kā grupas braucienam. Tāpēc mēs, 6 Latvijas mākslinieci, pieteicāmies, un mums bija liels prieks, ka mēs visi arī ieguvām šo atbalstu braucienam uz Tartu, kas noderēja gan pašai izstādes iekārtošanai un publiskajai programmai, un jo īpaši kontaktu veidošanai ar kultūras darbiniekiem un citiem māksliniekiem arī pašā vietā uz Tartu. Jo šis laiks, kuram ir iespēja pieteikties, šīs 10 dienas perfekti noder kaut kam vairāk nekā par 1 vai 2 dienu vakara braucienu. Šajā laikā ir iespējams tomēr izveidot jau ilgstošākus kontaktus vai arī nostabilizēt jau esošos kontaktus. Un tas bija ļoti, ļoti brīnišķīgi. Februārī mēs braucām uz Helsinku senās mūzikas festivālu, Renesanses mūzikas festivālu, kur mēs piedalījāmies ar solo koncertu. Senās mūzikas grupa Arsantikva Rīga. Mēs dziedājām īpaši sagatavot programmu, kas ir Latvijas mūzika, jeb Latvijas senā mūzika, kas ir rakstīta un radīta Latvijas teritorijā, Rīgā. Tas lielākais ieguvums no šī visa, protams, ir tas, ka visi redzamākie profesionāļi, tie ir festivāli, tie ir mūziķi, tie ir aģenti, tie ir kultūra politikas veidotāji. Tātad sabrauca Stokholmu, un visiem bija iespēja 4 dienu programmā nemitīgi veicināt jaunas sadarbības, tīklošanos. Mēs plānojam un esam jau saņēmuši atbalstu vasaras beigās, augustā un septembrī muzicēt Igaunijā, Tallinā un Palamu pilsētā, kur mēs sadarbosimies ar igauņu un somu mūziķiem. Šis grants dod tādu savā ziņā brīvības sajūtu un atbalstu. Es pateiktu vairāk tiešām brīvības sajūtu, jo valsts, uz kuru es devos, nav no lētākajām. Līdz ar to tas ir tiešām papildus tāds atbalsts gan aizkļūšanai uz turieni, gan pašai dzīvošanai. Es devos uz turieni ar tajā brīdī 2-gadīgu bērnu. Tas arī tiek, teiksim tā, akceptēts, un tas pavēra arī kaut kādas papildus iespējas, ka varbūt ne tikai
teiksim, bērnu agrā vecumā būt tikai mājās, bet ir iespējams arī aizbraukt un realizēt kādu projektu. Noteikti nevajag nobīties. Ļoti labi definēti gan mērķi, gan arī šie nosacījumi, kas ir jāizpilda, lai šajā konkursā būtu pēc iespējas veiksmīgs rezultāts. Mums tas tiešām ir, jāsaka, ļoti veiksmīgi bijis līdz šim. Ļoti ērti ir tas, ka to var aizpildīt, ne līdz galam saglabāt, tad atnākt vai atgriezties nākošajā dienā vai pēc nedēļas, turpināt, atkal saglabāt, un tad, kad jau ir gatavs, tad tiek dotas vēl 24 stundas, kuru laikā vēl var to papildināt, pirms tas pavisam tiek iesniegts. Tas ir ļoti ērti. Šis nav pirmā reize, kas bija pieteikusies mobilitātes braucienam, un zināja, ka ir diezgan viegli pieteikties. Tā, kad mākslinieki piesakās projektiem, parasti ir uztraukums no tāda project speak, bet šeit ir viss skaidri, nav pārāk daudz gari paragrāfi jāraksta, viss ir par to, ko tu pats vēlies pateikt, un man ļoti patīk arī šie sustainability kritēriji, kas nozīmē, ka zinu, ka tie, no kuriem es vēlos iegūt šo apstiprinošo finansējumu, ka viņiem arī rūp tas, kā viņi to dara. Un vēl kas ir labi, ka principā tā summa, ko automātiski jau tiek aprēķināta, tā ir tā, ar ko, ja rezultāts tātad ir pozitīvs, ir tā, ar ko mēs varam rēķināties. Es aicinātu latgales māksliniekus pieteikties šim grantam, izmēģināt, kā tas ir, un aicinātu doties uz kādu no Skandināvijas valstīm, realizēt savu projektu, iepazīties ar vietējiem māksliniekiem, kultūras darbiniekiem un varbūt jau nākotnē tālāk realizēt kaut kādus kopīgus projektus. Tas atvieglo visu, lai varētu labi un kvalitatīvi radīt mākslu un būt visaugstākā līmeņa visāda veida vizītkarte citās valstīs no mūsu valsts, no Latvijas. Man bija liels prieks izmantot Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programmu Kultūra, lai īstenotu mūsu iekļaujošos projektus Baltijas un Ziemeļvalstu mērogā.